Dāmas un kungi, webinārs par uztraukumu kontroli runas skolā. Šī ir viena no populārākajām tēmām. Nepavēlti pēdējos 6 gados simtiem cilvēki ir griezušies runas skolā ar jautājumu, kā lai mēs samazinām uztraukumu. Tas vairs nav izturams, ka mums trīc rokas, izkalst mutes. Mēs aizmirstam tekstus un vēl daudz citas nelaimes, kas ir saistītas tieši ar bloķējošo uztraukumu. Pirms 6 gadiem, kad es nodibināju runas skolu, man pašam drīzāk vajadzēja kaut kādus padomus par to, kā neuztraukties. Laika gaitā tas kļūst par tādu pētījumu, vienlaicīgi veicot arī praksi patstāvīgi, arī lasot lekcijas. Un katrā ziņā es esmu atklājis vienu ļoti skaidru metodi, kurus pielietoju pēdējā gada laikā runas skolas darbnīcās ar ļoti labiem rezultātiem. Un par šo metodi es jums arī izstāstīšu šajā te konkrētajā webinārā. Jebkurā gadījumā tā situācijas sarežģītība balstās faktā, ka katram cilvēkam ir nedaudz savādāki iemesli, kāpēc mums ir uztraukums. Dažiem tā ir sevis nenovērtēšana, citiem tā ir vienkārši skolā vai universitātē nepareizi iemācīta metode, kā gatavoties, ar tekstu iekalšanu, piemēram. Citiem tās var būt negatīvas pieredzes un varbūt arī daudz citas traumatiskas pieredzes, kas mūs bloķē, apstādina, liek nepārliecinoši uzvesties auditorijas priekšā. Lūk, bet viens faktors gan mums ir jāņem vērā, ir tas, ka gan profesionāli aktieri uztraucās. Tas nozīmē, ka stress pastāv arī tajās situācijās, kur profesionāliem aktieriem ir regulāra pieredze, regulāra prakse. Tas nozīmē, tas regulāra prakse tātad nenozīmē uzreiz, kad mēs atrisinām uztraukumu. Es esmu redzējis arī profesionāls aktris, kuram trīc rokas ļoti pirms uzstāšanās, uziet uz skatuves, tad jau viņi aiziet arī savā ierastajā ritmā. Bet arī profesionāli aktieri arī diezgan daudz neapzināti ceļ augšā pozitīvo enerģiju. Viņiem, protams, ļoti izdevīgi atrasties aizkulīšu teritorijā, kur nav lieko skatienu. Viņi var spēlēties, daudzīties, spēlēt ķerenes, paslēpes. Tiešām bieži vien tas izskatās kā tāds amizants bērndārs, bet tādā veidā viņi rada sevī šo te pozitīvo enerģiju, ar kuru viņi dalīsies, kad atvērsies priekškars. Profesionālā vidē mēs nevaram īsti ieteikt šādus te mehānismus, jo bieži vien mēs nevaram atrast telpu, kur mēs varam vienatnē kustēties, daudzīties, ņemties, varbūt pat kolēģus vēl pieaicināt. Nē, mums ir vajadzīgs nedaudz citas metodas. Tas, kas ir ļoti svarīgi, mums ir jāņem vērā, ka mēs nevaram atrisināt šo te ļoti smalko tēmu, kas ir psiholoģiska tēma. Mēs viņu nevaram atrisināt vienpersoniski. Un tas tāpatās, kā nevar būt treneris un spēlētājs vienā personā. Tāpatās, kā nevar būt režisors un aktieris vienā personā. Mēs savā ziņā esam iekšā savā ķermenī, mēs esam iespundēti šajā te korpusā, kurš trīc, un lai mēs varētu saprast tos iemeslus, kas mūs purina, kas šo te korpusu purina, mums ir jātiek ārā no šī te korpusa. Līdz ar to mums ir jāmeklē kaut kāds reflektors, mums jāmeklē ir cilvēks, spogulis, mums jāmeklē ir atgriezeniskās saites sniedzējs, ar kuru palīdzību mēs varēsim vēl labāk izprast, kas notiek ar mums, un izmainīt šos te procesus. Lūk, tātad ir 3 lieli posmi, ar kuriem es jums šodien padalīšos, kurus izejot mēs varam ļoti veiksmīgi atrisināt uztraukumu jautājumu. Un tagad jūs ekrānā varēsiet redzēt, kā izskatījās pirmais posms. Tātad pirmais posms ir elementāri pareiza sagatavošanās. Pareiza sagatavošanās ir ļoti fundamentāla, un tas atslēgas vārds pat ir tieši pareiza. Un es izstāstīšu jums šodien ļoti precīzi, ko es ar to visu domāju. Nākošais punkts, kam mēs ejam cauri, ir prakses simulācija. Ja šī vēl nav īstā teritorija, kurā mēs prezentējam, simulējam. Mēs simulējam praksi, tas nozīmē, tā ir kontrolēta, droša vide, kur mēs drīkstam kļūdīties, kur mēs varam atļauties arī mēģināt 2 vai 3 reizes, tikmēr, kamēr sanāk. Un trešais punkts ir kontrolēta prakse, kur jau mēs esam jau tādā īstas, reālas prakses situācijās. Jā, mums ir īsta auditorija, tas var būt arī digitāls ieraksts, tā var būt arī publiska uzstāšanās, bet tas vārds kontrolēt faktiski nozīmē, ka mēs gatavojamies arī mentora, trenera, līdzdalībā kopā ar mentoru vai treneri. Iesim pēc kārtas, ko nozīmē pareiza sagatavošanās. Patiesībā
Tas ir pirmais salmiņš, pie kā es ķeros runas skolā, tad, kad es jūtu, ka cilvēkam ir kaut kādas bloķējošas uztraukuma izpausmes. Un bieži vien mēs iekrīstam divos ļoti lielos grāvjos. Tas pirmais grāvs ir pilnīgi nesagatavošanās. Tas nozīmē, ka ir tas slavenais vārdiņš es noimprovizēšu. Pēc būtības tāda improvizācija kā tāda nepastāv. Mums pastāv tikai un vienīgi kontrolēta improvizācija. Improvizācija eksistē tad, kad mēs spēlējamies ar kaut kādiem sagatavotiem materiāliem, un šī spēle ir tas improvizatoriskais spontanitātes, tas mehānisms. Bieži vien ar noimprovizēšu cilvēku saprot to, ka es negatavojos, to, kas man ienāks prātā, to es arī šaušu ārā. Uzmetam krustu, ejam iekšā telpā, kā būs. Un otrs grāvis ir iekalt tekstu no galvas, tā ir tāda pārgatavošanās lieta, un tas arī nekur labi nevedīs. Mūsu mērķis ir atrast to zelta vidusceļu, un tas mehānisms, kā mums vajadzētu pareizi gatavoties, ir tiešām rakstīt. Es visu ļoti aicinu rakstīt pēc savas runas, tāpēc, ka rakstīšana palīdz mums veidot arī jaunas idejas. Rakstīšana sakārto mūsu galvu, un rakstīšana arī ir viens no tādiem radošuma atvēršanas mehānismiem. Tas nozīmē, ka jūsu runa var rakstot atrast jaunus pagriezienus, jaunus ļoti interesantus leņķus, kā jūs gribat paskatīties uz to tēmu, un bieži vien vienkārši galvā piemetot kaut kādas idejas, mums ar to var nepietikt. Tad, kad mēs esam uzrakstījuši savu runu, iespējams, ka mums ir 3-4 rindkopas. Mēs tagad saprotam, kas ir pirmās rindkopas galvenā ideja. Mēs nepieķeramies vārdiem, mēs pieķeramies idejai. Un mēs paņemam savu mobilo telefonu, ieslēdzam balss ierakstītāju, un balss ierakstītājā mēs mēģinam ierunāt galveno ideju, galveno domu. Nē, tas nenozīmē, ka jūs nocitējat vārds vārdā vienu svarīgāko teikumu, kas jums tur ir rakstīts. Jūs mēģināt viņu aprakstīt, jūs mēģināt viņu paplašināt to domu, pēc tam jūs noklausāties, kā tas viss ir izklausījies. Jā, protams, jums var nepatikt arī, kāda jūsu balss ir. Nav varianti. Ieslēdzaties vienā klusā telpiņā, noklausieties sevi, it kā tā būtu radio pārraide, viss būs kārtībā. Ticiet man. Bet jums ir svarīgi šis reflektors. Atcerieties, ko es jums teicu pašā sākumā webinārā. Mums ir nepieciešams skats no malas, un bieži vien šis telefona ieraksts var kļūt arī par to nepieciešamo skatu no malas. Lūk, jūs noklausāties. Ja jums nepatīk, un jums liekas, ka tā ideja vēl nav pavēstīta, jūs ierakstīsiet vēlreiz, paklausīties otrais, ierakstīsiet trešoreiz. Patiesībā 3 reizes ir minimums. Ideālais variants ir 6 reizes. Un tā jūs izdarīsiet ar katru no tām rindkopām. Savā ziņā jūs būsiet skaļi izrunājuši jau savu materiālu, jūs būsiet sajutuši iekšēji, kas patiesībā ir tie galvenie punkti, kas man ir jāpasaka. Un ar katru mēģinājumu reizi šī te ideja vai tas pasniegšanas veids, viņš apaugs ar kaut kādiem jauniem, foršiem, interesantiem elementiem. Mēs tādā veidā padarām jūsu dzīvi vienkāršāku. Tad abi grāvji ir saistīti ar to, ka tas ir sarežģīti. Improvizēt ir sarežģīti, un iekalt tekstu arī ir sarežģīti. Mēs atvieglojam sev uzdevumu, padarot to tekstu sev viegli saprotamu, viegli izrunājumu un pārtulkojam to sarunu valodā. Un tādā veidā es runas skolā atrisinu 30-40% no visiem dalībniekiem jau visi bloķējošā uztraukuma problēmas. Un patiesībā pēc tam, kad mēs esam jau to balss ierakstītāju tikuši galā, tad ir vēl viena opcija. Jūs varat palūgt kādam cilvēkam, kolēģim, kā testa auditorijai paklausīties to, ko jūs stāstīsiet. Jums ir svarīgi pamanīt reakcijas šī cilvēka, teiksim, sejā, uztverē, jo mēs nevaram noviltot, ja jums ir garlaicīgi, jūs to jutīsiet un uzreiz redzēsiet sejā, jūs redzēsiet patiesu smieklus, patiesu izbrīnu. Tas nozīmē automātiski, ka cilvēki jums balso ar savu uzmanību, ar savām reakcijām par to, kas viņiem patīk un kas viņiem nepatīk. Pēc tam vienkārši izmetat lieko vai pārmainat to, kas nav strādājis pietiekami labi. Lūk, tas ir tas mehānisms, kā mēs strādājam pirms prakses daļas, pirms lielās runāšanas, tādā veidā arī padarot tekstu sev viegli izrunājam, un tādā veidā mēs samazinām jau uztraukumu par 30-40%, un es nepārspīlēju, tie skaitļi tiešām ir nopietni lieli. Ja mums tomēr nestrādā šis mehānisms, tad mēs iesim pie nākošā lielā risinājuma bloka, kas saucās prakses simulēšana. Prakses simulēšana. Un šajā kategorijā ietilpst tie cilvēki, kuriem
ir tādas izpausmes kā sevis nenovērtēšana, kas ir ļoti, ļoti bieži izpausmē, kaut vai elementāra klasika. Es esmu no provinces, un ko tad es viņiem pateikšu, kāpēc lai viņiem būtu interesanti te lielpilsētā mani klausīties. Piemēram, man ir nepabeigta vidējā izglītība, kāpēc lai viņi mani klausītos. Principā tās ir tādas situācijas, kur mēs tiekamies ar autoritīviem cilvēkiem, vai arī patiesībā ne obligāti ar autoritīviem cilvēkiem, bet ar tādiem, no kuriem mums bail, ka viņi varēs uzdot jautājumu, kas ir saistīti ar mūsu ahilē papēžiem. Un tie ahilē papēži ir mums uzbūvētas kaut kādas idejas par mums pašiem, kuras mums liekas ir nepietiekami kvalitatīvas un nepietiekami labas. Tad mazvērtības komplekss, sevis nenovērtēšana, viena no tādām ļoti fundamentālām izpausmēm, tas nav tikai saistīts ar publisko komunikāciju, šī tēma ir globāla, jo mēs vienmēr, kā cilvēki, kā dzīves būtnes, salīdzinām sevi ar visiem apkārtējiem cilvēkiem, un mēs vienmēr ļoti gribam atrast kaut ko, kur mums kaut kas nesanāk, un līdz ar to mēs visu laiku barojam šo sevis nenovērtēšanas izpausmi. Lūk, kā mēs strādājam ar prakses simulēšanu? Ļoti svarīgi ir šī simulēšana, jeb droša teritorija, droša telpa, droša vide, kur vairāki cilvēki satiekās. Jā, tā ir grupu nodarbība, grupu darbnīca, kur apmēram 10-11 cilvēki satiekās, un mēs vairāku nodarbību laikā veram vaļā šos te cilvēkus. Man bija, piemēram, viena dāma, kura var redzēt jau pirmajā nodarbībā, ka viņa ir iekšēji sarausies tādā čokurā, ķermeņa valoda uzreiz stāsta un liecina, ka nav pārliecība par sevi, un katrā ziņā viņa ir tādā ļoti noslēgtā pozīcijā. Rokas viņa patiesībā turēja sev aiz muguras, un viņai bija ļoti tādi precīzi uzdevumi. Uz nākošo nodarbību rokas jādabūna priekšā. Uz trešo nodarbību žestiem ir jākļūst plašākiem. Ja, tad mēs izējām vēl ārā no šīs centrālās pozīcijas uz plašākiem. 4. nodarbībā es gribētu redzēt kādu epizodi, kur jūs esat jau attaisnojuši spārnu pavēršanu. Ja, tas nozīmē, ka mēs esam jau vērušies vaļā. Un 5. nodarbībā mēs strādāsim ar balss intensitāti skalā no 0 līdz 10. Ja, piemēram, cilvēks runā uz 3, tad mēs palūksim viņu runāt uz 7, un mēs kontrolējam. Mums liekas, ka tu tomēr runā uz 4, vai tu nevarētu tomēr uzgriezt to intensitāti uz 7. Un tas cilvēks tagad centīsies, viņš mēģinās. Jā, tā var būt neliela tāda forsēšana, es jums pilnībā piekrītu, bet šajā konkrētajā situācijā, šajā prakses simulēšanā, tas, kas mums ir svarīgi, mēs ar ķermeni, mēs parādam ķermenim, parādam cilvēkam, kāda ir pārliecības un spilgtuma pozīcija, kādā veidā darbojās ķermenis vai cilvēks, kad viņš ir drošs un pārliecināts. Mēs vienkārši veram rokas vaļā. Mēs strādājam ar pārliecības žestiem, kas arī šī plaukstas pavēršana pret auditoriju. Mēs ar punktošanas žestiem, kas arī ir pārliecības viens no tādiem žestiem. Arī dūris, starp citu, arī ir spēka pozīcija. Mēs strādājam ar šiem žestiem, bet mēs to darām tādā savā ziņā tehniski, ar domu tādu, ka nākošās nodarbībās cilvēks sāks pierast pie šo žestu izmantošanas. Ieteicams, ka mājās jau būs arī izmēģināta runa patstāvīgi, izmantojot arī savu ķermeņa valodu, un tādā veidā mēs uzbūvējam sākumā jūsu ķermeni, jūsu korpusu ar tādā pārliecības izpausmē, un pēc tam jūsu mentālais stāvoklis piedzīsies klāt. Ja, jo tad tās emocijas un jūsu pārliecība vienkārši sekos, ja, šai izpausmei. Protams, kad mēs vienlaicīgi šajā simulējošā prakses darbnīcā mēs strādājam arī tādiem maziem, nelieliem trikiem, kā piemēram termosā mēs paņemam siltu dzērienu līdz tēju vai ūdeni karstu, mēs uzturam savu ķermeni siltu, tas arī iedod vēl papildus tādu pārliecības bonus. Tad mēs atceramies uz 1 minūti vai 2 minūtēm kādu situāciju, kur mums kaut kas ļoti labi veids, mēs esam kaut ko uzvarējuši, mēs esam jutušies vienkārši lieliski un spēcīgi, mēs iemeditējam šajā stāvoklī, mēs ievietojam rokas uz gurniem, kas ir saimnieku pozīcija, vai arī vienkārši klausamies uz austiņām iedvesmojošu skaņdarbu vai mūziku. Jā, tie ir tādi mazāki triki, kas arī dod papildus bonus. Nevienmēr mums ir iespēja izmantot šos 4 mazos triku punktus, bet, protams, kad arī mūsu arsenālā jābūt arī šādiem instrumentiem. Un tad šajā otrajā posmā vēl uzkavējoties, ja mēs jūtam, ka tas cilvēks tomēr pārāk cīnās, viņam ir ļoti grūti vērties vaļā un tas bloķējušies mehānisms ir pārāk smags, tad mēs tādā individuālā
sadarbības modelī, mēs mēģinām uztaustīt, kas tad patiesībā ir tie ahilēja papēži. Vai tiešām tā ir tā province, kas mūs ir nobremzējusi mūsos, vai tā ir tā izglītība nepietiekamā, vai arī es esmu pārdevēju, man paaugstina darbā, un kāpēc, lai viņi klausītos tev pārdevēju, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs mēģinām atrast šo te ahilēja papēdi. Un tad, kad mēs esam viņu identificējuši, mums ir jāmaina narratīvs. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāizveido stāsts, atkal jāuzraksta, kas ir paralēls cits uzdevums vēl šīs darbnīcas, teiksim, runai. Jo tajā darbnīcā mēs veidojam vienu runu, tā var būt pitch runa, jeb kaut kāda ceremonija runa, bet šis stāstīns personiskais par to savu ahilēja papēdi, tas vēl ir cits pasākums. Ja? Mums nav obligāti uzreiz ar to jādalās auditorijas priekšā. Un mēs uzbūvējam šo te runu, jeb to stāstu par to, ka mana nepilnvērtīgā izglītība, ko es esmu tā būvējis tik ilgus gadus, patiesībā ir viens no maniem trumpiem. Es nebūtu ja man nebūtu šī 9 klašu izglītība. Es nebūtu ja man nebūtu pieredzes kā pārdevējai veikalā. Un mēs uzbūvējam tādu iedvesmojošu runu, stāstu, origin story, tas angļu termins, izcelsmes stāstu, kur mēs lepojamies ar katru mūsu pieredzes epizodīti mūsu dzīvēs. Un tādā veidā mēs tā kā izmainām šo iekšējo stāstu un mēģinam pagriezt to svaru kausu pretējā virzienā. Lūk, tas ir tas otrais posms, ka notiek prakses simulācija runas skolā. Šī ir mūsu populārākā darbnīca, viņa saucās Publiskās runas pamati. Šo darbnīcu ir apmeklējuši simtiem cilvēku ar ļoti labiem rezultātiem. Katrā ziņā šī ir mūsu kā sacīt, galvenā darbnīca. Šeit jūs ekrānā varat redzēt arī pāris atsauksmes no cilvēkiem, kas ir bijuši šajās darbnīcās. Biju pārsteigts par to, cik īsā laikā var apgūt tik daudz publiskās runas veidošanas nianses, saka Edgars Kerijs. Jā, bija patiesi prieks piedalīties kursos, ko organizē tāda līmeņa profesionāls. Kurs bija noderīgs un pat labāks, kā sagaidīju, un atšķirīgs no tam, ko redzējusi līdz šim. Vienu sakot, ir šīs atsauksmes jums rāda, lai jūs varētu apmēram noķert to sajūtu, kas ir tas emocionālais rezultāts cilvēkiem, jo mums tiešām mēs dalāmies ar ļoti, ļoti daudz informācijas šajos publiskās runas kursos, kas saucās Publiskās runas pamati, un šeit YouTube aprakstošajā komentāru daļā jūs varat arī noklikšķināt uz saites un apskatīties nedaudz precīzākus aprakstus šeit darbnīcai. Un katrā ziņā es jūs aicinu noteikti apmeklēt šo prakses simulācijas posmu, jo par to daudz nerunā, nav tādas speciāls īsti darbnīcas, kur mēs tieši sagatavojam un strādājam šādā drošā vidē, drošā telpā ar ļoti saudzīgu komentāru, cienot katru cilvēku, katru dalībnieku. Un mēs to darām 5 nodarbības, parasti ir vakari. Apskatieties katrā ziņā šajā mājaslapā, vai jūs tiekat uz kādu no tuvākajiem datumiem. Lūk. Dosimies tālāk. Nākošais posms ir 3. posms, un 3. posms ir kontrolēta prakse. Tad šī jau ir īsta prakse. Ja, tad ir šeit mēs tiešām vai nu digitāli ierakstam kaut kādu materiālu, vai nu mums ir kaut kāda tiešraide, vai nu mēs esam publiskajā runā, bet tas vārdiņš kontrolēti faktiski nozīmē to, ka mēs tomēr ar mentoru vai treneri gatavojam šo materiālu. Tad varbūt arī tādi cilvēki, kuriem nav šī problēma ar sevis nenovērtēšanu. Varbūt ir tādi cilvēki, kuriem patiesībā nav problēma ar šiem 2 grāviem, kurus esmu pieminējis jau sākuma pozīcijā, bet neskatoties uz to, viņiem arī ir šis bloķējušais uztraukums, un viņi netiek uz priekšu. Šajā kategorijā es ieskaitu gan negatīvas pieredzes, cilvēkus, kuriem ir bijuši pat traumējošas pieredzes, bieži vien tās ir skolas laika, vai varbūt pat universitātes laika pieredze, tad, kad mēs veidojam savu identitāti, un perfekcionisti. Ja, tā ir atsevišķa kategorija, kuriem patiesībā katra mazākā kļūda, katra mazākā izpausme viņu pasaulē nozīmē lielu izgāšanos. Lūk. Un mums, starp citu, bija viens tāds gadījums, kur kāds puisis, kurš ļoti brīnišķīgs pārdevējs un 1-pret-1 komunikācijā, viņš ir fantastisks, bet viņš teica, man publiskā runa ir milzīga problēma. Mēs sarunājam ar viņu 2 nodarbības individuālās, starp citu, jā, es arī strādāju individuālā formātā, jūs varat runas skolas mājaslapā atrast aprakstīņu, kas ir kas, vai arī tepatās arī YouTube aprakstošajā daļā. Un mēs satikāmies pirmajā nodarbībā, un es jau biju paņēmis kafiju, viņš saka, es
es tur sagatavojies, esmu jau pāris lekcijas jau noklausījies, pāris grāmatas jau izlasījis, man 15 minūšu gara runa, tev tikai atliek klausīties. Un viņš saka, es sāku, un ir paiet kaut kāda 1 minūte, viņš vēl nav pateicis nevienu vārdu. Un es redzu, ka kaut kas patiesībā viņu stādina, kaut kāda rokas bremze, psiholoģiski viņā norauta, un viņš netiek uz priekšu. Es saprotu, man jābūt pacietīgam. Šī situācija izskatās kā diezgan klasiska perfekcionista cīņa pašam ar sevi, cīņa to, ka es nedrīkstu kļūdīties, man jābūt ir pareizam, un vēl pēc tam viņam ir šis te lielais ļaundaris manā tēlā, jo viņš uz mani skatījās tiešām kā tādu bēndi, kas grib viņam nodarīt pāri, jo pēc būtības jau šī te vērtējošā cilvēka klātbūtne vai jeb auditorijas vērtējošais skatiens ir bieži vien tas, kas mūs var pilnībā paralizēt, un mēs varam netikt arī tālāk uz priekšu. Un redziet, un šajā konkrētajā situācijā pagāja 10 minūtes, 20 minūtes, 30 minūtes, un viss, ko es redzu, ir mežonīga cīņa savā acu priekšā. Nevienu vārdu viņš tā arī nepateica, viņš vienīgais teica, Klau, visu liekam punktu, šodien es vairs īsti nevaru, es netieku galā ar sevi, es sakārtošu savu galvu, tiekamies otrajā nodarbībā. Mēs tiekamies ar viņu otrajā nodarbībā un sākās precīzi tas pats. Ja? Vienīgais tas, kad viņš tajā 20. 30. minūtē saprot, ka viņam tiešām ir jāsāk kaut kas runāt, jāsāk kaut kas darīt, un tā cīņa ir nežēlīga. Ja? Tā kā tāds triatlons sacensības, viņš tur nosvīdis ir, viņš tā kā tāds tīģers krātiņā mētājās no vienas puses uz otru, līdz mirklim, kad es jūtu, kad viņš sāka nogurt, viņš lēnām sāka nogurt, un viņš nonāca līdz sakrālai frāzē, man ir vienalga. Man ir vienalga, ka tu mani vērtēsi. Līdz ar to viņš deva sev tādu iespēju kļūdīties. Jo publiskā runa ir dzīvā māksla, tāpat kā teātra māksla. Tā ir dzīvā māksla, un tur ir jābūt šiem 5%, kas ir rezervēts neparedzētiem gadījumiem, vai kļūdām, vai kaut kādām izpausmēm, kuras mēs varbūt arī nenokontrolēsim. Tās varbūt arī dažreiz ir pat 10%, bet ir šī sadaļa vienmēr eksistē, un mums ir jādod iespēja tai eksistēt. Ja? Mums jādod iespēja sev nebūt perfektiem vienmēr. Lūk, kā mēs strādājam šajā trešajā kategorijā, kas saucās kontrolētā prakse, tad mums ir nepieciešamas divas ļoti svarīgas lietas. Mēs strādājam ar laiku. Mums ir jābūt pacietīgiem, mēs strādājam ar laiku, un mums ir jāslīcina uztraukums kvantitātē. Un tas ir jādara varbūt pat vairāku mēnešu garumā. Un otra lieta, mums ir nepieciešams uzvaras, mums ir nepieciešama pozitīva afirmācija, kad mēs esam to izdarījuši. Mēs varam praktiski redzēt rezultātu, vienalga, vai tā ir nofilmēta publiskā uzstāšanās, vai tas ir kaut kāds raidījums, kuru mēs varam uzreiz publicēt, un tas viss ir pieejams, vai tas ir sociālos tīklos kaut kas nofilmēts. Tam jābūt ir praktiskam. Un tieši tas tā praktiskā realitātes klātbūtnes sajūta arī patiesībā nosaka to, ka tā ir uzvara. Vienalga, kā mēs to interpretēsim. Lūk, tagad kā mēs to varam realizēt? Un Runaskolā pēdējos 2 gados es katrā savā darbnīcā visus ļoti sirsnīgi aicinu taisīt augšā podkastus. Podkasts ir runātās pasaules, runātā vārda kultūras sastāvdaļa. Podkāsts ir tas mehānisms, kurš arī principā uzstāda spēles noteikums, ka mums ir jāpublicē raidījums vienreiz nedēļā vai vienreiz 2 nedēļās. Tas nozīmē, ka mēs esam savā ziņā ielikuši kaut kādā atkārtojošās ritmā. Mums ir jāpublicē, mums ir jāstrādā. Ja? Podkāstam, protams, vēl jāpiemina arī ļoti svarīgas priekšrocības, ka tas ir arī komunikācijas attīstīšanas trenažieris, jo tomēr jums ir jārunā, jums jāstrādā ar struktūrām, ar dramaturģiju, ar stāstiem. Stāstniecība un storytellings priekš podkāstiem ir kā maize, jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Turklāt, ja jūs esat biznesa pārstāvi, tad jums ir jauns klientu piesaistes mehānisms. Mūsdienu biznesā mums tomēr ir aiz katra produkta jābūt personībai, jābūt cilvēkam. Podkāsts ir tā personīgā komunikācijas sastāvdaļa, kur ar auditoriju runā uzņēmuma vadītāji. Parasti tie ir uzņēmuma vadītāji vai cilvēki, kuri grib būvēt savu personisko zīmolu. Un pēc tam, protams, kā tāda blakusība, kā tāda blakne jau nāk tālāk mums viss, kas ir saistīts ar jūsu biznesu, ar jūsu. Un tavs pirmais podkāsts ir tāda 3,5 mēnešu programma, kurā piedalās
jebkuras profesijas pārstāvi. Tie ir cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgs gan komunikācijas prasmes, gan arī samazināt savu uztraukumu. Un kontrolētā veidā es kā treneris palīdzu sagatavot katru no šiem raidījumiem. Viss ir pa īsto. Šis podkāsts ir jūsu instruments, tas ir jūsu biznesa rīks. Viss ir publicēts. Mēs publicējam YouTube, mēs publicējam Apple podkastos un Spotify podkastos. Cilvēkam ir pieejams šis materiāls. Mēs varam nosūtīt linkus. Viss ir pa īsto. Un katrs no tiem raidījumiem kļūst par to nepieciešamo pozitīvo uzvaru tam cilvēkam, kurš piedalās šajā pasākumā. Šajā programmā, kas ir runas skolā, mēs veidojam kopā 7 raidījumus. Jā, mums ir diezgan svarīgs tas ilgtermiņš, bet principā iedomājieties, ja jums būtu 5, 10, 15 raidījumi, 15 uzvaras, ar kurām jūs varēsiet lepoties. Protams, ka jums uzreiz pašvērtība, ticība saviem spēkiem, komunikācijas prasmes palielināsies, jums pārliecība palielināsies, uztraukums kritīs. Tāpēc, kad jūs sāksiet kontrolēt situāciju, jūs jutīsiet, ka jūs patiesībā spējat to izdarīt. Tā kā es nevaru beigt vien priecāties par šo te fantastisko komunikācijas attīstīšanas formātu, priecāties par tiem cilvēkiem, kuri pieņem diezgan drosmīgu lēmumu iet šajā te programmā, jo tie rezultāti ir tiešām vienreizēji, jo katram cilvēkam ir sava skala. Mēs salīdzinām vienmēr sevi ar sevi vakardien, un tur ir tādi cilvēki šajā te podkāstu programmā, kuri vispār nav bijuši publiski, un viņiem šis te pirmā raidījuma publicēšanas notikums ir ārprātīgi liels, ārprātīgi svarīgs un milzīgs solis pašattīstībā. Tā kā es jūs sirsnīgi aicinu arī izvērtēt šo te brīnišķīgo iespēju, izveidot savu raidījumu. Arī, ja jūs vēl nezināt, kas tā varētu būt par tēmu, mēs varam kopā satikties Zoomā, izrunāt, paklausīties viens otru, un es jums varu izstāstīt par šīm te iespējām, par to raidījumu veidošanu. Lūk, jūs tagad ekrānā varat apskatīties, precīzāk sakot, QR kodus. Es jums gribēju parādīt, kur jūs varat arī noskenēt. Viņus pašlaik kreisā pusē ir publiskās runas pamati, jeb prakses simulēšanas darbnīca, drošā vide, drošā telpa, kur mēs trenējamies mēs trenējam jūsu psihoemocionālo aparātu, un blakām ir tavs pirmais podcasts, tad tur ir vairāk informācijas par to, kā mēs strādājam, kādi ir varbūt arī noteikumi. Pierezervējiet savu vietu, mēs satiksimies ar jums Zoomā, un es jums vairāk izstāstījuši par šo te konkrēto podkāstu veidošanas programmu. Podkāsts attīstās ar 30% pieaugumu, auditorijas pieaugumu katru gadu, un šajā vilcienā, manuprāt, ir diezgan liela vērtība un nepieciešamība lekt iekšā jau saulaicīgi. Dāmas un kungi, tas ir īsumā viss, ko es jums gribēju izstāstīt. Patiesībā tas, ko es jums izstāstīju, ir reāli tas, kā es runas skolā strādāju ar cilvēku uztraukumu jautājumiem. Nē, es neesmu psihologs, jā, es esmu režisors, jā, režijā mēs strādājam ar psiholoģiskiem instrumentiem, mēs to darām savādāk nekā psihologi. Mēs uzdodam uzdevumus, un tādā veidā mēs tiekam uz priekšu. Bet 6 gadu pieredze runas skolā un simtiem cilvēku, kas ir gājuši cauri runas skolas programmām, ir pierādījuši un parādījuši, ka tie rezultāti tiešām ir brīnišķīgi. Tā pieredze, tā pārliecība, viņa strāvo no šiem te cilvēkiem, un kļūstat par daļu no šīs te enerģijas, kļūstat par daļu no šīs te komunas savā ziņā un iegūstat šīs nepieciešamās zināšanas un prasmes un pieredzi, lai mēs gribētu jūs klausīties, lai mēs sekotu jums un lai mēs gribētu sadzirdēt tās skaistās idejas, to skaistās pieredzes, ar kurām jūs būtu gatavi dalīties ar plašākām auditorijām. Dāmas un kungi, liels paldies! Mans vārds ir Viesturs Mēkšāns. Šis bija runas skolas webinārs, un tiekamies mūsu kursos nākotnē.